Sveiks! Šajā video izrādīšu, kā soli pa solim pievienot auto, izveidotam cenlapu, sludinājumu tekstu un sludinājumu aizsūtīt uz SS portālu. Tātad, esam Autosum.net platformā, spiežam uz pievienot auto, ievadam valsts numuru vai šasīs numuru, lai iekopētu auto datus, norādām ātrumkārbu, nobraukumu, iepirkuma cenu, iepirkuma veidu, un pārējie dati mums šoreiz nav būtiski, tāpēc tos atstāsim tukšus. Mums parādās mūsu automašīna, mēs spiežam uz linka, lai atvērtu to jaunā logā. Tālāk ievadam pieņemšanas datumu un akta numuru. Pēc tam spiežam uz pogas tirdzniecību. Šeit varam augšpusē norādīt mūsu vēlamo pārdošanas cenu. Zemāk ir ceļa eksploatācijas nodoklis, CO2 daudzums un sēdvietu skaits. Šo informāciju varat nolasīt no CSDD. Atgriežoties noliktavā, tepat zemāk, cenlapa horizontāli, kur ir viss nepieciešama informācija, ko vēlas tirdzniecības reģistrs. Tā skaitā arī CO2 daudzums, ko mēs ievadījām augstāk, un aktu par pieņemšanas tirdzniecībā numurs. Šeit mēs norādām esamības un pārbaudas, un varam pierakstīt papildus informāciju, ja vēlamies. Kad vēlamā informācija ir savadīta, var saglabāt uz datora, spiežot uz pogas cenas PDF, vai arī saglabāt vertikālu cenu, spiežot uz vertikālas cenas PDF. Saglabāt to uz datora, izdrukā un lietas veistiklā. Nākamais solis būs sludinājuma izveide, tāpēc mēs pārskatām šos datus, marka, modelis, izlaiduma gads, ievadam virsbūves tipu, mums šoreiz ir universāls, varam saglabāt. Jebkuram sludinājumam nepieciešams arī bildes, tās ir pievienot no datora, spiežot šeit, vai arī pa taisno no telefona, ieejot programmā un pievienojot tur. Kamēr bildes tiek ielādētas programmā, mēs sagatavosim sludinājumu tekstu. To var ierakstīt šeit ar roku, vai spies uz pogas sludinājums, kur tev palīgā nāks mākslīgais intelekts, kā arī dažādi paraugi, ko tu vari izmantot, lai savu sludinājumu tekstu padarītu garāku, interesantāku, profesionālāku. Es to nodemonstrēšu un paralēli parādīšu arī, kā pievienoju automašīnas bildes programmai no telefona. Tātad kreisajā pusē es saklikšķinu uz paraugu tekstiem, ko vēlos iekļaut savā sludinājumā, lai mākslīgais intelekts to varētu apstrādāt un izveidot pēc iespējas precīzāk sludinājumu. Un labajā pusē varat redzēt, kā no telefona pievienoju bildes, lai tās izmantot uzreiz sludinājumam. Nospiežot pogu sakārtot datus, viņš tos sakārtos vienādā garumā, lai tas būtu ērti pārskatām un viegli lasām. Tu pēc tam var izveidot kaut kādas atstarpes, salikt savus piezīmes un tā tālāk. Spiežot pogu ģenerēt tekstu, viņš sadalīs katru informāciju savā sadaļā. Pieņemsim pamatinformāciju, tehniskais un vizuālais stāvoklis, aprīkojums un papildu iespējas. Un atkal būs lasāms sludinājums. Spiežot uz pogu dzejnieks, teksts izveidosies nedaudz ar dzejas piesitienu, ar izpušķojumiem, dažādas lietas viņš pieliks arī varbūt no sevi. Brīvā formā spiežot izveidosies teksts pēc jūsu norādījumiem augšpusē. Ierakstot, piemēram, savu intonāciju, tur formāls, priecīgs un tā tālāk, viņš izveidos sludinājumu. Šeit mums vienkārši izveidoju sludinājumu ar pilnu komplektācijas aprakstu, kas ir viegli pārskatāms un izlasāms. Es saprotu, ka šis man der, veic kaut kādas izmaiņas, ko man nepieciešams, un spiežu saglabāt sludinājumu tekstu. Sludinājumu teksts ir saglabāts, zemāk ir iespēja izveidot savus komandas moto. Tas nozīmē to, ka katru reizi ieliekot sludinājumu, tev apakšā būs kaut kāds vienots teksts. Es pievienošu savu tekstu, ko es iepriekš esmu izveidojis, un saglabāšu to spiežot uz pogas komandas moto. Moto ir saglabāts, varam doties augšā, bildes ir pievienotas, teksts ir gatavs, un tālāk spiežam pogu sūtīt uz SSLV. Pēc dažām minūtēm sludinājums būs pieejams SS portālā. Šeit to var apskatīt, publicēt, rediģēt vai izdzēst. Arī sinhronizācija ar programmu ir ļoti vienkārša. Ir jāievada vienkārši XML links, kur adrese ir
visiem vienot un galā ir jūsu lietotāja numurs .xml. Ja ir kādi jautājumi, droši sazinies, raksti, zvani, vienmēr būšu gatavs palīdzēt, atvieglot tavu darbu un izbrīvēt tev kādu lieku stundiņu. Tiekamies jau drīz nākamajos video.